Labdien, godātie klātesošie deputāti, darbinieki. Mēs varam atklāt un sākt mūsu šī mēneša domas sēdi, plānoto. Mēs esam pilnā kvorumā, piedalās visi, un arī ziņotāji pamatā ir visi. Mums ir darba kārtība ar 27 jautājumiem, iepriekš arī nosūtītiem, un esam gatavi tātad atklāt sēdi. Un vai ir kāda darba kārtība, vēl kāda papildinājuma, vai arī kaut kādi jautājumi? Nē, tad mēs apstiprinām darba kārtību, par to nobalsojot. Kas ir par šādu darba kārtību? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par noteikumu mērķu dotācijas sadalas kārtība pedagogu darba samaksai apstiprināšanu. Vārds vispirms galvenai grāmatvedēji Dzintrai Krievonai. Tāpēc ministra kabineta noteikumu prasībām šādu noteikumu mums ir jāizstrādā. Mēs arī to darījām saskaņojot ar skolu un citiem speciālistiem. Jums šie noteikumi bija izsūtīti, iepazināties. Ir tādi ierosinājumi. Principā centāmies ierakstīt visu, kas ir pēc ministra kabineta noteikumiem prasīts, kas mums būtu jāiekļauj šajos noteikumos, un ko mēs maksājam no mērķu dotācijas gadījumā, ja mērķu valsts budžeta mērķu dotācija nepietiek, piešķiram pašvaldības budžeta finansējumu. Tas 2.19 punktu aigai bija izdomāts precizēts formulējums. Dotācijas rezerves fonda neizlietotā līdzekļa maksājuma un postu priekšsēdētāja rīkojumi tiek sadalīti pamatojoties uz skolas administrācijas iesniegto pedagogu darba kvalitātes vērtējumu, atbilstoši skolas izstrādātiem kritērijiem. Speciālisti der? Dzintra, Egils der, ja? Tāds punkts labi. Tā, vēl par noteikumiem. Apmēram tas ir komitejā, tas ir skatīts. Tad, vai ir jautājumi par noteikumiem kopumā, papildinājumi? Nav, tad mēs varam tos arī stiprināt pēc šādu paraugu. Kas ir par? Kas pret? Kas atturās? Lēmums pieņemt. Otrs. Par noteikumu Naukšēnu novadā īstenoto interešu izglītības programmu finansēšanas kārtībā apstiprināšanu. Vārds Dzintrai. Tāpat arī līdzīgi ir jāapstiprina interešu izglītībai pamatā valsts budžeta mērķu dotācija, bet tā kā mums ir tikai viena skola, kurā notiek interešu izglītības pulciņu nodarbības. Tad mēs neizveidojam komisiju, kas izvērtē, kam piešķirt, kam nepiešķirt šo lēmumu pieņem dome. Ir iespēja arī, protams, kādai citai organizācijai vai iestādēji pieteikt interešu pulciņus dotācijas finansējumam, un tu arī tad izvērtēs domu un pieņems lēmumu. Tas šajos noteikumos ir aprakstīts, kā tas notiek. Tāpat kā līdz šim lēmumu mēs esam pieņēmuši domē.
Papildinājumu citiem. Vai ir jautājumi? Nav citu priekšlikumu? Nav. Es aicinu arī tos apstiprināt. Nobalsoties par? Jā, vienbalsīgi. Paldies. Trešais jautājums par mērķu dotāciju Nokšānu novadā vidusskolas pedagoģiskā personāla darba samaksai. Ar ministra kabineta rīkojumu ir pašvaldības izglītības iestādēm piešķirts valsts budžeta mērķu dotāciju pedagoģu atalgojumam laika periodā no 2016. gada septembra līdz decembrim, tātad vispārējās izglītības pedagogiem 102 912, 5-6-gadīgo bērnu apmācībai 7344 un interešu izglītībai 4435 eiro. Paldies. Jautājumi šeit? Nav jautājumu, un citu priekšlikumu. Es aicinu arī šo balsot. Kas ir par? Paldies. Ceturtais par mērķu dotācijas sadali interešu izglītībai. Jāpieņem šis lēmums, kā mēs tieši no mērķu dotācijas un kāds interešu izglītības pulciņus mēs finansējam. Ir ierosinājums deju kolektīvu, vadītāju un koncertmeistaru, kopēju orķestru, koru un ansambli, Lūkākas krāmas pulciņu. Kopsumma 894 eiro. Tas ir bez sociālās finansējuma, tā ir terapicētā summa. Tā, vai ir šeit skaidrs un vai ir jautājumi? Nav papildinājumu, citu priekšlikumu. Nav, tad es aicinu arī balsot, kas ir par. Vienbalsīgi. Paldies. Piektais jautājums par noteikumu kārtību, kādā Nokšānu novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus Nokšānu novada vidusskolas skolēniem. Apstiprināšana. Ziņotājs. Ginta vai Aiga? Priekšlikums precizēt grozījumus iepriekšējos noteikumos. Šī ir izstrādāta kā jauna, jo šogad pirmo reizi veidojam braukšanas kartes sabiedriskā transporta autobusā Rūjienu Nokšānu skola Rūjienu un vairāk nenotiek mācību procesu šīm skolā, kas arī bija iepriekšējos noteikumos. Arī ir noteikumi bija izsūtīti informēšanai. Varbūt vēl kāda punkts ir redakcionāli koriģējums. Papildinājumu. Jā. 5 punkts. Viņš ir 1,6. Kurš punkts? 1,5. Tur. Mans priekšlikums viņu ņemt ārā. Jo tikko tur ir ieteikuma formā, tas nav noteikums, tas tikai jauc galvu. Jo mēs viņiem nevaram piespiest izmantot skolas internātu, mēs varam strādāt pie tā, lai izmantotu. Ja? Un ieteicams tas neko neizsaka. Ieteicams ir, bet mēs maksājam tik un tik, un tad labāk varbūt formulēt viņu izglītojumiem, kuri izmanto skolas internātu, atmaksā 2 braucienus nedēļā uz skolu un atpakaļ. Un ja veidojas situācijas kaut kāda apstākļu dēļ, ka pēkšņi parādās bērni no Valmieras vai
pēc ēsiem un grib braukt katru dienu, mēs taču varam skatīt šos noteikumus un grozīt. Jā. Vai ir atbilde? Varētu tā būt? Droši vien, jā. Jā. Tāpēc es saprotu, ka tev varbūt dažā punktā ir Labi. precizējumi. Skaidrs. Tā, vēl papildinājumi jautājumi? Nav, tad ņemot vērā šos ieteiktos labojumus no skolas puses, arī mēs organizējam balsošanu. Kas ir par? Paldies. Tālāk ir 6. Sestais jautājums. Ielikt iekšā kaut. Ir jautājums par mācību centra BUCS izglītības programmas īstenošanu novada vidusskolā. Vārds Aigais Tierei. Jā, tad biznesa skola BUCS ieradusies uz novadu. Pavasarī šeit ir priekšādētāja izpildirektors, kur tad rudensskolā, man liekas, vasarā skolu. Piedāvāja vidusskolēniem apgūt papildus dažādus priekšmetus, ja varētu pat teikt profesijas, dažādi novirzieni. Un pēc tām sarunām vairāk liecāmies par to, ja vispār kaut ko, tad izvēlēties programmu no biznesa idejas līdz savam uzņēmumam. Šajā programmā būtu mācību ilgums 160 stundas. Tas notikt šīs apmācības vidusskolēniem no kalendārā gada janvāra līdz decembrim. Vienu reizi nedēļā pa 2 stundām vienā dienā. Mācību priekšmeti, ko apgūtu saucās, kāpēc ir vērtīgi kļūt par uzņēmēju, kur meklēt biznesa idejas, līderprasmes un komandas darbs, uzņēmēju darbībai nepieciešamo resursu plānošana, mārketings, projektu vadība, laika plānošana, pārdošana, motivācija, prezentēšanas un uzstāšanās prasmes un rezultāts, apmācībām, biznesa plānu izstrāde un prezentācija. Un par šo visu vidusskolēnu saņem apliecību, kas viņiem noteikti varētu palīdzēt turpmākā darba meklējumos. Un nav izslēgts, ka kādam šis biznesa plāns vai ideja ir tik ļoti labs, ka viņš ir īstenojams un tā ir viņa nākotne. Sacīt visiem labi. Un tad mēs veicām aptauju skolā par to, cik mums vēlētos šādu programmu apgūt. Un ir 7 līdz 8 vidusskolēni. Komitejā runājam par to, ka varētu tuvākā mēneša laikā likt uzsaukumu mājaslapā un aicināt arī novadu iedzīvotājus. Nezinu, vai ar vecuma ierobežojumu vai nē, jauniešus tur domas dalījās, arī pievienoties šīm apmācībām. Un tad tas skaits būtu lielāks to izglītojumu. Un tad mēs varētu no janvāra to skolā īstenot, ja visi sliekos par to, ka tā vajag. Nauda tā ir 6000 eiro par šo te gadu. Tā. Jā. Papildinot tātad šīs mācības notikt uz vietas, Nokšāna novada vidusskolā, un vēl bija ieteikums, lai skolēni vai tie apmācāmie, kur uzsāk šo kursu, lai viņi arī to pabeidz. Jā, tad noteikti skolas slēgt ar katru vienošanos par to, ka viņš šīs mācības pabeidz, bet tajā gadījumā atmaksā to attiecīgi procentuāli to daļu. Nevar būt tā, ka viņš izdomā un pēc 3 mēnešiem pārdomā un nespēja, negrib vai vēl kaut kas. Jā. Tā, lūdzu. Šeit ir iespēja arī uzdot jautājumus, papildināt. Un faktiski komitejas arī sliecās atbalstīt, tā kā ir tāds priekšlikums radies. Vai ir citi priekšlikumi? Nav. Tad es arī aicinu par to nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās? Paldies!
7. jautājums par sociālā pedagoga amata vietas izveidošanu Nokšēnu novada vidusskolā. Direktore Lūdzu. Jā, skolā vairāk kārt ir akcijas īstenībā izveidot šādu vietu sociālās pedagogs. Pirmkārt, skolēnu skaits skolā ir kļuvis lielāks. Mēs visi zinām, ka tas netiec tikai uz mūsu skolu. Visās skolās šobrīd problēmas tikai pieaug, jo nāk bērni no ļoti dažādām ģimenēm. Arī nesakārtotība valstī un daudz citu apstākļu par iemeslu tam, kad ir daudz bezatbildīgāki vecāki un ļoti atšķirīgi sociālie apstākļi ģimenēs. Un mums pietrūkst šī te pedagoga, kas strādāt vairāk ar šiem bērniem, ar šīm situācijām. Nu jā, skolai vajadzētu šo te štātu vietu. Protams, ka vienmēr būs aktuāli un ļoti svarīgi ir izveidot pareizi amatu aprakstu un to sākumu, pareizi iesākt un ievadīt darbā attiecīgo darbinieku. Arī kolēģus izglītot par to, lai nebūtu pārpratumi par to, ko tad īsti dara sociālais pedagogs un kas ir viņa atbildības joma un kas ir audzinātāji un ja priekšmet skolotāji. Protams, ka tas mums vienmēr pie tā jāstrādā un būs situācijas, kur to nemaz nebūs tik viegli varbūt izvērtēt vai pateikt. Bet mēs to darīsim, jo mums vajag šādu cilvēku. Jā. Nu, komitejās arī kolēģis liecās atbalstīt šādu priekšlikumu, vai ir kaut kas no amata apraksta ir tāds, ko mēs varam varbūt papildināt, dzirdēt tās galvenās lietas. Tas. Viņš nav sagatavots tieši kā skolas, bet sociālais pedagogs analizē risina konflikta situācijas starp jauniešiem, arī starp jauniešiem un pieaugušajiem, skaidro šīs situācijas. Izglīto par dažādām atkarībām, izglīto arī vecākus, strādā kopā ar bērniem un vecākiem, iesaistās problēmu situāciju risināšanā, sadarbojas ar pašvaldības sociālo dienestu, ar izglītības iestādēm, bārīties, pagastiesām, rūpējas par šo bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu. Un tā, ir tāda lietas. Nē, kaut kāds pamatiņš un tādā droši vien, ka viņš tiks vēl radīts atbilstoši mūsu situācijai. Jā, vai ir kaut kādi ieteikumi, priekšlikumi? Tad, jā, tas ir atbalsts personāls, nevienīgais, bet noteikti nepieciešams. Tad arī ir priekšlikums atbalstīt šādu amata vietu, izveidot to Nokšēnu novada vidusskolā. Vai citi priekšlikumi? Nav. Tad es aicinu par to arī nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņems. 8. jautājums par Nokšēnu novada pašvaldības amatu saraksta papildināšanu. Sakarā ar trenažieru zāles atvēršanu, teiksim, būtu priekšlikums papildināt vai izveidot trenažieru zāles dežurantu un uz pusslodzi, lai nodrošinātu šo trenažieru zāles darbību. Un šo cilvēku faktiski darba līgumā būtu noteikts, ka šis cilvēks darbojas uz stundām, viņam tiek maksāts uz stundām. Un, gan sporta speciālists, gan arī pašvaldības amatpersonas kopā nākuši pie slēdziena, kad, lai radītu iespēju visiem Nokšēnu novada iedzīvotājiem dažādos laikos apmeklēt šo zāli, tad šāds dežuranta cilvēks ir vajadzīgs tur. Tāpēc arī
sēdes lēmumā būtu jāapstiprina un jāizveido šāds amats, jo līdz šim šādas nepieciešamības nebija. Un tad jau laiks parādīs, vai tur droši vien būs arī laiku kaut kādi priekšlikumi no apmeklētāju puses, arī no cilvēkiem, lai varbūt mainītu, uzlabotu kaut kādu to apstākļus, arī visus tos darba laikus un tā tālāk. Tas ir, cilvēki apmeklē un zāle darbojās. Tā, vai ir jautājumi? Nav? Paldies tad. Vai citi priekšlikumi? Ja nav, tad par to mēs arī varam nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. 9. ir no šīs pašas tēmas par trenažieru zāles iekārtu izmantošanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Sporta organizators ir sagatavojis piedāvājumu un arī izsvērs to, kāds tas būtu mūsu gadījumā visobjektīvākais, optimālākais. Un piedāvājums ir sekojošs, ka tātad cenas trenažieru zālē vienam apmeklētājam pieaugušam ir 2 eiro, pērkot abonementu uz 10 apmeklējumiem 3 mēnešu laikā, kurš jāizmanto ir 15 eiro, un savukārt skolēnam 1 eiro, un 10 apmeklējumu šis komplekts uz 3 mēnešiem ir 7,50 eiro, kas mudinātu pirkt arī šādas komplekts, iegādāties un trenēties biežāk un regulārāk. Un arī pārējie punkti, kas šeit ir minēti lēmuma projektā, varbūt es nelasīšu priekšā, tie ir redzami. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad lūdzu jautājiet, iesakiet, lai šī zāle darbotos pēc iespējas, mums labāk. Tā. Aicinu arī aiziet apskatīties, kā tur notiekās. Jā. Pie skolēniem minēt arī studentus. Skolēni jau ir tikai vidusskolnieki, kas tur drīkst. Tas arī uz to bija vērtāts vairāk pa īstam. Mēs par to... Jā, par to diskutējām. Tur bija varianti, bet tomēr kopsaucējs pārsvarā tie cilvēki, kas piedalījās apspriešanā, bija studenti. Tas ir diezgan plašs lauciņš. Tur viņš ir diezgan ilgs gads, varbūt mūžīgs students. Un arī augstskolā bija students, kurš 20 gadus studēja manā studiņā. Viņš jau sen strādāja. Un, faktiski. Tā kā ļoti sarežģīti tas, un bieži vien studenti arī, protams, ir pelnoši cilvēki, un tad tur arī diezgan pagrūti tas būs nokontrolēt, diezgan, lai tā godīgi to darītu. Un cenas pa īstam, kopumā ņemot, es domāju, ka ir diezgan zemes, un tas neveidos nekādu, bailes. Un tie cilvēki, kas uzsāk, es domāju, ka, ja viņiem vispār sports un veselība interesē, vismaz šādas nodarbes, tad tas droši vien cena nebūs iemesls, kāpēc viņi to nedarīs. Izmantošanas laiks arī tāds. Man jautājums, šajiem 1,4, es nesaprotu, vai tu viņam galīgi vienādi? Skolēniem. Tur nav jāpierakst skolēniem. Jā, paldies par labojumu. Tas ir domāts, skolēniem. Attiecībā uz arī to termiņu tika diskutēts, vai tas ir bez termiņa, vai tas ir termiņa. Un ja termiņa, tas komplekts, jo dažādas prakses ir, tad cik viņam jābūt garam? Bija priekšlikums, tomēr tas apvienojošais, ka 3 mēneši, bet bija arī viens no priekšlikumiem 2 mēneši. Es arī sliecos vairāk uz 3 mēnešiem, lai katrā ziņā padarītu, jebkurā gadījumā visus tos noteikumus tādus cilvēkiem draudzīgāks. Pensionāriem bez maksas. Jā, es arī. To gan neiedomājas neviens pa īstam. Varbūt, es nezinu, bez maksas arī tā kā skolēniem. Tas nemaz nav slikts priekšlikums pa īstam. Es to tiešām neiedomājos. Te jau kaut kādiem invalīdiem arī jau
maksas. Es nezinu, vai ir vai nav. Nu, tā parasti tādās Jā. lietās ir, ja pensionāri invalīdi. Šeit es ļoti žēl, ka nav pats Gundars, vai ne? Viņš varbūt nokomentētu, varbūt tur, es domāju, ka viņš diez vai būtu pret, bet varbūt ir kaut kādas arī, tad tajā grafikā varbūt varētu likt arī laiks kaut kā tā iekšā. Bet tā ir laba doma. Vai te būtu priekšlikums, ka pensionāri un invalīdi ir liekam vienā lauciņā? Un vai tas ir bez maksas, vai arī tas būtu šis skolēnu biļetes apjoms? Formulēt vajag atsevišķi. Ka tiktu jau jāraksta skolotājiem un invalīdiem. Nē, ja jau bez maksas, tad noteikti tas būs atsevišķi. Bet Pensionāriem bez maksas, invalīdiem bez maksas. Nē, tur būs tas 2-1, tur sāksies. jā, 2-1, 2-2, 2-3. tātad šeit kolēģis teiktais, ka, piemēram, tās sociālas grupas ir dažādas. Daudzbērnu ģimenes ir vēl vājākā situācijā kā pensionāri. Es godīgi sakot, sliektos uz to, ka pensionāriem ir skolēnu biļetes šī maksa. Tomēr viņi ir maksa, kas ir ļoti simboliski pa īstam. Bet, te jau var diskutēt. Ir tā, vai ne? Jā. Kolēģi, vai mēs par to vēl varam padiskutēt, lai varētu pieņemt lēmumu nobalsojot? Pirmkārtam tad šādu grupu ir priekšlikums ietvert iekšā kā atsevišķi vērtējumu, tātad pensionāri, invalīdi. Nav neviens pret tādu ideju. Tātad te es pieļauju, varbūt ir 2 priekšlikumi. Es izvirzu priekšlikumu par to, ka pensionāri un invalīdi ir šajā skolēnu maksā. Tādu apjomu maksā, ja? Un vai ir otrs priekšlikums, ka viņi pavelti vispār? Jā. Ir? Labi, ir. Vai vēl ir kaut kādi pie šī lēmuma projekta, kaut kādi jautājumi, precizējumi? Jā. Ja nav, tad es organizēju balsojumu par šīm 2 lietiņām. Tātad pirmais priekšlikums, ka pensionāri invalīdi ir attiecīgi tātad 1 eiro par reizi, vai, ja ir komplektu pērk 10 apaklējumu reizi, tad tas ir 7,50 eiro. Vai ir saprotams šis priekšlikums? Es ceru, ka jā, tad es organizēju balsošanu. Kas ir par šādu priekšlikumu? Tā es paskaitu. 1, 2, 3. Paldies. Tad tur šim otru priekšlikumu. Jā. Tagad par otru priekšlikumu, par to, ka pensionāri invalīdi par velti. Kas ir par šādu priekšlikumu? Lūdzu, balsojam, skaitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paldies. Lēmums pieņemts. 10. Par vienreizēju pabalstu valsts svētkos. Tā arī abās komitejās un kopā sociālajie dienestu radies un arī izveidojies kā lēmuma projekts, jau tradicionāli sakarā ar Latvijas jubileju izmaksāt pabalstu Nokšānu novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Nokšānu novadā. Runa ir par 20 eiro iedzīvotājiem, kuri dzimuši līdz 1936. gada 31. decembrim, 80 gadīgi un vecāki. Un arī politiski represētām personām. Tad otrajā punktā pateikts, ka tas netiek summēts, vai tas ir domāts vienreiz 20. Vai šeit ir jautājumi, varbūt citi priekšlikumi? Ja nav, tad šāds lēmuma projekts paliek, un es aicinu arī par to nobalsot, kas ir par. Jā, vienbalsīgi, paldies. Un informatīvi tātad par cik tur sociāls dienas būs viens no organizatoriem naudiņas sadalīšanā, tad uzaicinās, kā vienmēr, arī domas deputātus tie, kuri
var un apvienot vai spēj arī palīdzēt naudiņas sadalīšanā, tad lūdzu esiet atsaucīgi, ja tāda iespēja ir. 11. Par Ķoņu pagasta bibliotēkas vadītājs un kultūras pasākumu organizators Marutas Krastiņas atbrīvošanu no darba. Šeit Maruta Krastiņa ir iesniegusi iesniegumu, kur viņa lūdz atbrīvot sevi no šo amatu pildīšanas, saistīts ar pensijāru došanos. Un tāpēc arī ir sagatavots lēmuma projekts, kur mēs to apstiprinam un arī uzdodam mūsu juriskonsultei sagatavot tātad šo sludinājumu, lai meklētu darbinieku vietā gan uz bibliotēkas, gan uz kultūras pasākumu organizatoru amatu Ķoņu pagastā. Un arī termiņš tātad izsludināšanas termiņš līdz 28. oktobrim. Vai ir jautājumi? Citu priekšlikumu nav? Tad es aicinu par to balsot, kas ir par, pret, atturās, nobalsot. Tā, 12. par Naukšēnu novada Bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Tātad mums bija, kā jau doma tika informēta, tiek meklēti Bāriņtiesas locekļi 2, un tātad izveidota komisija tika rīkojumi un arī izvērtēti pretendenti, un šobrīd ir priekšlikums, tātad, kurš atbild visām izglītības prasībām un arī noturētām intervijām, ka izvirzīt un ievēlēt par Naukšēnu novada Bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem Ingu Petersoni. Jā. Tātad tāds ir priekšlikums. Vai ir kaut kādi tur jautājumi? Nav. Tad es aicinu arī apstiprināt šo lēmumu projektu, lai cilvēks var uzsākt mācības, iet kursos un arī pildīt Bāriņtiesas locekļu pienākumus. Kas ir par? Paldies! Nākošais, ir par atbalstu Agrim Krievānam un Artim Krievānam. Šeit tika saņemts iesniegums sakarā ar slēpošanas formas tērpu ar Naukšēnu logo, par cik šie 2 sportisti jau vairākus gadus pārstāv Naukšēnas dažādu mērogu sacensībās ar labiem rezultātiem, ne tikai Latvijā, arī ārpus tās, un arī soli to turpmāk darīt, tad izvērtējot un pārunājot ar sporta organizatoru un arī komitejā, finanšu komitejā, tika rasts risinājums apmierināt šo iesniegumu un arī piešķirt 310 eiro sporta tērpu iegādēji. Tas būtu no sporta budžeta līdzekļiem. Tas ir abiem vai katram? Kopā. Tā, vai te ir kaut kas papildināms, sakāms, jautājums? Ja nav, tad tiešām sportisti ar lielo burtu darbojās aktīvi. Daudz mums tā nav. Tad mēs par to arī nobalsojam. Kas ir par? Paldies! Nākošais par dāvinājuma mikroautobusu Mercedes-Benz 210 pieņemšanu no Gitarslo Apraviņķa Vācija. Arī vairākas sēdes jau mēs par to tikām informējuši, un busiņš tika atbraukts septembra beigās savā gaitā. Tas ir 8+1 vietīgais, skaitās vieglo automašīnas klasē, un tiešām arī noformēts dāvinājuma līgums, tā kā mēs varam to oficiāli reģistrēt direkcijā, un nepieciešams ir nolemt, ka mēs šo dāvinājumu pieņemam,
un arī, ka ņemam viņu mūsu pašvaldības bilancē 3000 eiro kā vērtībā, un noteikti paredzamo liederīgās lietošanas laiku 5 gadi. Tas būtu zem komunālās saimniecības, un noteikti to degvielas normu, šeit konsultējoties gan ar vadītāju Aināru Engeru, gan ar komunālo daļu. Tātad priekšlikums ir apstiprināt automašīnai degvielas patēriņa normu vasaras periodā 11 litri, dīzeļdegvielas uz 100 km, un ziemas periodā plus 10% pie šīs normas klāt. Tas būtu arī tajā skaitā šī autonomā apsilde. Un tad jau arī nepieciešamības gadījumā šo lēmumu precizētu tā, kā tas, teiksim, pēc laika. Ja šobrīd izliekas, ka varētu būt viņš pietiekami korekts. Jā. Tālāk. Tā, un noteikti mikroautobusa stāvvietu darbnīcas Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā. Tas ir arī ir piemērota telpa atrast. Arī nākošajā lēmumā mēs par to lemsim. Tā, vai ir šeit jautājumi? Nav. Tad paldies. Tātad autobusiņš jau tiek, kā saka, nedaudz, nevis remontēts, bet piemērots vairāk mūsu nepieciešamībām, tā kā viss jau ir, jau notiekās. Tad es aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Kas atturās? Iveta bija par, ne? 15. jautājums par līgumu slēgšanu par garāžu nomu darbnīcas Naukšēnos, Naukšēnu pagastā novadā. Jā, mums ļoti labi ir izdevies faktiski slēgt līgumu piedāvājums ar 7 Naukšēniem par nedzīvojamo telpu darbnīcās pār pa 60 kvadrātmetriem un iznomāt šobrīd uz laiku līdz 2021. gada 1. oktobrim. Un nomas maksa 24 eiro plus PVN. Ļoti labi, un arī šis autobus, šis bloks vai šī vieta ir piemērota 2 autobusiem, mūsu abiem. Jā. Tad vai ir jautājumi? Priekšlikumi citi? Paldies, tad mēs par to nobalsām. Kas ir par? Kas pret? Kas atturās? Paldies. Imants atturās. Ok, tad tālāk. 16. jautājums par līgumu laušanu par garāžu nomu, autogarāžas Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā. Nē, Eriņos. Jā, precizējam adresītē, ja, tur Eriņos, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā. Tas arī sakarā ar autobusu šoferu maiņu. Šobrīd šī garaža vairāk nav nepieciešama, un tāpēc arī ir priekšlikums laust 2012. gadā noslēgto līgumu par Eriņu autogarāžu. Tur nav nekāda cita priekšlikuma. Tad arī es par to aicinu balsot. Kas ir par? Paldies. 17. jautājums par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Lapegles 2 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu. Vārds Ņinai Krasniņai. Mans priekšlikums ir pagarināt īres līgumu par dzīvokļu Lapegles 2 izmantošanu uz 1 gadu līdz šajiem noteikumiem. Jā, paldies. Ir citi priekšlikumi jautājumi par šo? Nav, tad... Tagad ir, jā. Tagad redz. Pēdējo nedēļas nedēļa. Vēl jautājumi? Citi priekšlikumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kas ir par. Paldies. Nākošais ir par līgumu pagarināšanu par dzīvokļa Uplejas 7 Naukšēnos izīrēšanu. Ņina? Mans priekšlikums ir pagarināt īres līgumu par dzīvokļu Uplejas 7 izmantošanu uz 1 gadu
līdzinējiem noteikumiem. Jā. Tā, te ir jautājumi varbūt. Ja nav citu priekšlikumu, tad mēs par to balsojam. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Bērzanes 6 Naukšanos izīrēšanu. Lūdzu. Mans priekšlikums ir izīrēt dzīvokļu Bērzanes 6 uz 6 mēnešiem. Līdzinējiem noteikumiem. Jā, tur ir precizējums, būs lēmuma projektā uzrakstīts, ir cits termiņš, tātad faktiski ir 6 mēneši. Paldies. 6 mēneši, jā. Viss pareizi, nevienkārši tur. Viss kārtībā. Tā, citi priekšlikumi nav, tad es aicinu arī par šo balsot. Kas ir par? Paldies. Par līgumu laušanu par dzīvokļu Uplejas 1 Naukšanos Naukšānu pagastā izīrēšanu. Vārds Ņinai. Mans priekšlikums ir laust līgumu, jo ir atteicies līdzinējais dzīvnieks, viņš uzrakstīs iesniegumu. Mans priekšlikums ir piekrist. Jā. Tātad tas mums būs kā tukšais dzīvoklis un būs iespēja atkal viņu gan uzrašināt, gan arī izīrēt tālāk. Nepieciešamības gadījumā, varbūt tā skaitā, varbūt skolas cilvēkiem. Tā, jautājumi šeit. Nav jautājumu. Citu priekšlikumu. Ja nav, tad aicinu par to balsot. Kas ir par? Pret atturās nobalsots jautājums. 21. Par līgumu pagarināšanu par nedzīvojamās telpas Bērzanes 8 Naukšanos Naukšānu pagastā iznomāšanu. Ņina, lūdzu. Mans priekšlikums ir pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu un izrunāt līdzinējiem noteikumiem. Jā. Maksā arī nav problēma. Jā. Kaimiņi nesūdzē. Tā. Skaļi lapē. Ja nav jautājumu un citu priekšlikumu, tad kas gatavs turpināt iznomāt. Tad es par to aicinu balsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās, lēmums pieņems vienbalsīgi. Esam tikuši līdz 22. jautājumam par saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanu Naukšānu novada administratīvajā teritorijā. Vārds Kasparam Roģim. Iepriekš tika katru gadu apstiprināti 46. panta kārtībā noteikumi, bet par katru nākamo gadu taksācijas gada nosacījumiem. Bet ir nepieciešams izdot vispārējais noteikums, kas attiektos ne tikai uz katru konkrēto nākamo taksācijas gadu, bet uz visiem turpmākajiem, līdz kamēr notiek kaut kāds izmaiņas likumdošanā. Šeit tātad būs vismaz pagaidām noteikt, kad likums pieļauj no 0,2 līdz 0,6% noteikt kadastrālās, to nodokli no kadastrālās vērtības
dzīvokļiem. Bet šeit tad vajadzētu pagaidām pieturēties pie tās minimālās likmes, pie 0,2% un nepaukstināt vienai grupai. Tas ir 3. punktā. 4. punkts arī tas ir tā kā jauns, kas iepriekš noteikumos nekur minēts, bet likums pieļauj, ka tā pašvaldība drīkst noteikt. Tātad būvi, kur būvniecībā ir pārsniegts būvdarbu veikšanas ilgums ar nākamo mēnesī pēc būvniecības termiņa izbeigšanās. Respektīvi par eksploatācijā nenodotajām būvēm, kamēr tās nav nodotas eksploatācijām, bet būvniecības termiņš ir izbeidzies un būvatļauja nav pagarināt vai attiecīgi kaut kādas izmaiņas veikts būvniecības procedūrā, tad aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļu likmi 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības. Tas ir nepieciešams vairāk, lai nodrošinātos pret to, ka tiek izmantotas eksploatācijā nenodotas ēkas dzīvošanai. Un pārējie, tad 5. punkts, ka pārējie nekustamā īpašuma nodokļu objekti tiek atbilstoši likumā noteiktajām likmēm atlikt ar nodokli. Tad ir atsevišķa kārtība, kādā nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošās, sagrūšās vai cilvēku drošību apdraudošās būves. Tas viss pārlēc, laikam, par uz 4. punktu, uz 4. daļu. Tad izstāstīšu par to 4. daļu, atgriezīsimies pēc tam pie 3. Jā, tad iepriekš jau arī bija noteikti kārtīgi iepriekšējos saistošos noteikumos, kad šādas te būves tiek apliktas ar nodokļu likmi 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības un šo te būves klasificēšanu atbilstoši likumdošanai ar administratīvo aktu apstiprina Naukšēna novada dome. Vai arī atceļ statusu, ja ir novērsts tas apdraudējums vai būve tiek nojaukta vai sakārtot. Tad atgriežoties pie 3. sadaļas, 6. punkts, tad tā ir kārtība, kādā aplikt ar nodokli paredzam dzīvokļu māju palīgākas un pašvaldībai piederošos daudz dzīvokļus un daļas, kā arī piekritīgo zemi, pašvaldībai piekritīgo zemi, uz kur šīs mājas atrodas. Tātad šeit 6. punkts tātad noteikti, kad Naukšēna novada pašvaldība neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgākas, kur platība pārsniedz 25 kvadrātmetru. Ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Atsevišķi garāžas tiek apliktas ar nodokli, un tās ir tā kā individuālās garāžas. Tad 7. punkts noteikti to, kad pašvaldības dzīvokļu vai dzīvojamo māju īrnieki un nomnieki, kuriem ir īres nomas līgumi ar pašvaldību, maksā nodokļu atbilstoši likumam. Kā arī, mums laikam tas nebūs līdz dzīvojamās mājas privatizācija, kas ir. Šo te punktu droši vien, ka tas var 7.2 nemaz neuzrādīt. Man liekas, ka mums nav tāds. Kur būtu kaut kādas īpašuma tiesības iegūtas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Visa privatizācija, dzīvojamā māja privatizācija ir pabeigta vai izbeigta. Tad 7.2 punktus svītrotos. Un attiecīgi arī tātad dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji, kuriem ir jau tās īpašuma tiesības, kas nav noreģistrējuši vēl zemzinātņu īpašuma tiesības, bet viņi kā valdītāji ir zināmi. Tad ir vai nu privatizācijas pirkuma līgums vai attiecīgi vienošanās par pajām iegūšanu īpašumā tam līdzīgi. Kā arī, ja nav iespējams pēc šiem te iepriekšējiem kritērijiem
saprast, kurš tad varētu maksāt par nekustamo īpašumu nodokli. Tad skatāmies pēc tā persona, kas faktiski lieto šo īpašumu. Tas attiecās vairāk uz tādām, dzīvojumām mājām, kurām ir nenoskaidrota piederība, bet mēs zinām, ka tur reāli cilvēks dzīvo un apsaimnieko to māju, bet šim mēs neiekasējam nodokli tādēļ, ka viņam nav nekāda īpašuma tiesības vai atrašanās lietas pierādošie dokumenti. Tālāk, tad, to es iepriekš jau minēju, tad nākšana novada domi, pieņem lēmumus un atcīt vidu degradēšanas atgūšana būvēm. Tad 5. sadaļa ir nepieciešams droši vien, likums pieļauj maksimālo nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 7 gadi no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās brīža. Es domāju, ka mēs pie tā arī varētu pieturēties, jo iepriekšējās sestošos noteikumos arī šis te tika noteikts tas maksimālās termiņš 7 gadi. Un attiecīgi tad saistošie noteikumi stājās spēkā pēc nākamā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvā izdevumā nākšana novada vēstījuma. Tie tiek piemēroti no 2017. gada taksācijas gada. Kas mums izgāja cauri noteikumiem? Paldies. Vai kaut kādi jautājumi par šo? Nav. Tad šādā redakcijā ar to labojumu, kur bija svītrot 7.2 punkti, Jā. Tad ir priekšlikums arī stiprināt vai citu priekšlikumu. Ja nav, tad es aicinu to nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Satrās? Nav pieņemts. 23. par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvju tehnisko apsekošanu. Tas ir bijis iepriekšējais formulējums, tad lēmums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu piešķiršanu meliorācijas sistēmām. Tad maza atkāpe, kāpēc šī te procedūra vispār nepieciešama, kāpēc būtu nepieciešams noteikti pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas. Tas ir pēc izmaiņām meliorācijas likumā, kad šāda te norma atļauj pašvaldībām rīkoties zemes īpašnieku, var teikt, vietā, lai sakārtot un uzturētu kaut kādas meliorācijas sistēmas, respektīvi koplietošanas grāvis, kas nodrošina pietiekoši lielas platības nosusināšanu gan lauksainicības, gan zemes gan meža zemēs. Un šis te status noteikšana dod pašvaldībai priekšrocības un iespēju kandidēt uz projekta naudām no Eiropas Savienības fondiem, kur šī te atbalsta intensitāte tad ir noteikta. Ne tikai, bet katrā ziņā visizdevīgākie noteikumi šādām te pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmām. 90% atbalsta intensitāte ir no Eiropas Savienības un 10% būtu jāiegūda sākotnēji no pašvaldības budžeta projekta realizācijas. Ja tiek realizēts kā projekts attiecībā uz šo te sistēmu rekonstrukciju vai pārbūvi. Un, protams, tur attiecīgi tad ar zemes īpašniekiem tiktu slēgt vienošanās par to 10% apmaksas kārtību kādā veidā. Tajās vietās, kur tiek īstenot projekti uz privātu īpašnieku zemēm, kas neatiecās uz valsts vai pašvaldības zemēm. Un tagad ir atvērusies nākamā kārta, principā viņa tūlīt atvērsies no 21. novembra līdz 21. decembrim
ir iespēja atkal pieteikties iesniegt projekts uz šādu te pašvaldības nozīmi. Ne tikai, bet tā skaitā pašvaldības nozīme meliorācijas sistēmu rekonstrukciju vai pārbūvu. Kas ir no pašvaldības domas nepieciešams? Pirmais solis jau tika veikts pagājušā gada rudenī. Tika apzinātas un pieņemts lēmums par ieceri 7 apgabalu meliorācijas sistēmām augšējā Melora teritorijā noteikt šādu statusu, attiecīgi veicot pirms tam to zemes īpašnieku aptauju. Aptauja tika veikta pagājušā gada beigās. Rezultāti ir atspoguļot arī šā brīža lēmuma projektā. Tika apzināti šī meliorācija, tātad tās 7 meliorācijas sistēmas, kas mums iepriekš lēmumā bija nosauktas kā koplietošanas novadgrāva posmi Eriņi, Maratas, Upīte, Ķoņu pagastā, Veccelmu, Virķēni, Ķoņu pagastā, pie dzelzceļa viadukta Ķoņu pagastā. Tad Naukšēna pagastā vēl 4 sistēmas Rausele, Bolles, Rūjas upe. Tad es saucu, Bolles tas ir sākuma posms, kur grāvī sākās, un Rūjas upe ir ietekas vieta. Beigot Upīte un Baigu mešs, Rūjas upe. Kopumā tātad šīs sistēmas šķērso 112 nekustamā īpašuma zemes vienības, 11 no tām pieder pašvaldībai, viena ir valsts meža zeme, kas ir tātad zemkopības ministrijai, un 3 vietās sistēmas šķērso valsts autoceļus, tātad šīs 3 ir satiksmes ministrijas valdībā esošā. Kāpēc tās ceļu šķērsošanas vietas, tas nozīmē, ka tur ir iespējams, ja ir nepieciešams caurtekas remontēt vai kaut kā tam līdzīgi, tad viņi arī jāinformē un jāiesaista. Nu jā, un tad 18. decembrī tika nosūtīts 2015. gadā 59 fiziskām un juridiskām personām elektroniskas vēstules, kam mums bija zināms šo te zemes īpašnieku elektroniskā pasta adreses. 3 atbildes tika saņemtas mutiski, telefoniski, un 9 rakstiski, arī uz e-pasta atbildot rakstisks viedoklis tika sniegts. Un pārsvarā es varbūt neuzskaitīšu visu to, ko es tad lēmumā minu, tātad visu tās atsauces. Bet pamatdoma ir tāda, ka šo te zemes īpašnieku interese ir piekrist, ka pašvaldība nosaka šādu te koplietošanas meliorācijas status kā pašvaldības nozīmes, jo pašiem katram atsevišķi un individuāli startēt kaut kādos projektos, rekonstruēt šos te grāvis, kas ir vietām ir aizauguši, teiksim, sabojātas vai meliorācijas sistēma kolektoru iztekas un tam līdzīgi. Ka viņas liecās to, ka viņi būtu ar mieru piedalīties, ja pašvaldība uzņemās šo administratīvo procesu visu, lai sakārtotu un ieguldītu līdzekļus, un pēc tam ir mieru kompensēt savu to līdzmaksājumu. Jo katram individuāli tas ir gan līdz... ir daži jau mums nodarbojas, bet pārsvarā tās ir meža meliorācijas sistēmas, kas tiek jau atjaunotas, bet tas ir tā pamatdoma, kādēļ tad šis te lēmums būtu nepieciešams. Un es esmu sagatavojis 2 tādas tabuliņas, viena ir par meliorācijas sistēmām Ķoņu pagasta teritorijā, otra par Naukšēnu pagasta teritorijā. Tur ir atbilstošie meliorācijas kadastra kodi uzrādīti katram grāvju posmu garums. Atbilstoši pamatotas vai piešķiršanas, status piešķiršanas motīvus. Kopumā Ķoņu pagastā sanāk apmēram 11,2 km garums šo te grāvu kopgarums. Naukšēnas pagastā 19,3 km.
piešķirt atbilstoši šiem te pielikumam, piešķirt pašvaldības nodokļu koplietošanas melnācijas sistēmas status atbilstošiem grāvu posmiem. Līdz ar to tas uzliek par pienākumu sagatavot arī saistošos noteikumus šīs te melnācijas sistēma eksploatācijas un uzturēšanas pārkāpumu gadījumu novēršanai vai administrēšanai. Nu, kā arī jāinformē Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma, kas ir meliorācijas kadastra uzturētājs, tad arī meliorācijas kadastrā atbilstošie grāvu posmi tiktu atzīmēts ar šo statusu. Nu, tāpat jāinformē ir visi zemes īpašnieki, kuru teritoriju skar tiešā veidā šī koplietošanas grāvu būs iespējams pašvaldību uzņemties rekonstruēt. Tas īstumā viss. Komitejā tu minēji, man liekas, arī par to apsekošanu, vai ekspertīzi tam līdzīgi, vai tas nav? Jā, nu, apsekošana ir tā, kad ir... Tas nav līdzīgi. Nu, viņi neatkarīgi no tā notiks, ja šī gadījumā tad pirmārais ir lēmumu pieņemšana par statusu piešķiršanu, tad mēs attiecīgi meklējam personu. Respektīvi, man jau ir sameklēts, kurš to varētu veikt, ja 5 melioratori ar certifikātu ir aptaujāti, viens no viņiem tikai piekrīt veikt šādu darbību. Attiecīgi, tad tiks tehniskā apsekošana veikta, lai varētu veiksmīgi startēt arī projektu konkursu. Kurā gadā tas notiks? Tas notiks, tikko kā lēmums ir pieņemts, tas planu melnācijas speciālistam. Pāris 3 nedēļu laikā viņiem jābūt šeit un jāapseko, lai mēs varam paspēt līdz decembra vidum sagatavot projektu ieteikumus un pieņemt lēmumu, jo tas būs vēl nākamais bloks lēmums. Ja mēs startējam tajā projektu konkursā, tad arī pašvaldībai jāapstiprinās lēmumu, kad tiek pieteikti dalība projektu konkursā. Labi, kas var. Jā. Tā. Nu, par to domu jau laikam pašvaldība ir savulaik jau runājusi un teikusi pozitīvu šo viedokli un atbalsta. Taču šobrīd ir priekšlikums šo lēmumu projektu arī atbalstīt un deleģēt. Nu, jā, un kas saka, lai Kaspars var rīkoties tālāk. Vai kādi jautājumi vai papildinājumi? Ja nav, tad es aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Nākošais ir par rezerves zemes fonda zemes Ķoņa pagasta Uklējas zemes daļas iznomāšanu. Kaspars Roļs. Šī rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes vienība Uklējas Ķoņa pagastā. Ir šā brīža nekustamā īpašuma tilti īpašnieks, kuram apkārt ir šī zemes vienība Uklējas, ir izteikts vēlēšanos iznomāt daļu apmēram 1,9 hektāru platībā no pašvaldības. Pašvaldībai ir tiesības nodot nomā rezerves zemes fonda zemes ar papildus nosacījumiem. Un vēl, kas šeit ir būtiski svarīgi, tātad, nu, tas 5 gadu ir tas maksimālais termiņš, uz kuru pašvaldība var šo te zemi nodot nomā. Pēc tam, protams, pārskatot, ja nekas nav mainījies situācijā, termiņu pagarinājums. Un vēl ir tāda nianse, kad šīs te zemes vienības Uklējas teritorijā ir arī tā kā vēsturiski izveidojusies peldvieta, uz kuru kura tiek vasarā izmantota. Droši vien, kad nomas līgumā vajadzētu paredzēt arī nosacījumus, norādīt kā piekļūšanas iespējām pie upes, attiecīgi šīs zemes vienības teritorijā, un arī varbūt norādīt kādu konkrētāku vietu, kur var novietot transporta līdzekļus, lai nesanāk kaut kāda strīda ar to nomnieku, viņš tagad ir uzliek
Būmu priekšā un neļauj viņiem piekļūt. Arī komitejā runājam, tas skaidrs, jā. Vēl kaut kas svarīgi bija? Nē, par šo visu. Jā, paldies. Kaut jautājumi tieši šī jautājuma, šī projekta. Ja nav, tad ir priekšlikums arī to stiprināt nobalsojot. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās pieņemts. Par pašvaldības zemes lietojumu ierakstīšanu zemes grāmatā. Šeit viena zemes vienība naukšana pagas standartizēta. Tur jau zemes robežu plāns ir 92. gadā izvietojot. Šobrīd tā zemes vienība ir pašvaldības tiesiskā valdībā. Un pārējām tātad Toņu pagastā vēl 4 zemes vienībām Zīroju, Certekas, Vizoju un Iekši ir veikta kadastrālā uzmērīšana. Arī būtu nepieciešams tātad novest līdz galam procesu par ierakstīšanu zemesgrāmatā nostiprināt īpaši tiesības pašvaldības vārda uz šīm te minētajām zemes vienībām. Jā. Paldies. Tur arī budžetā līdzekļi paredzēti. Budžetā līdzekļi bija paredzēti šīm Tā, par šito jautājumu vai ir kaut kāda skaidrības. Nav, tad sēsim par to balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? 26. Par līgumu slēgšanu ar Siela Delta Zaļā enerģija par siltumu piegādi. Kā jau Finanšu komitejā tika stāstīts, mums ir atjaunojušies kontakti ar Siela Delta Zaļā enerģiju, kur bija viesojās Noru pašvaldībā, un arī pēc sarunām ir radies iesniegums, kur viņi piedāvā pašvaldībai noslēgt līgumu, un pašvaldībai piedāvā siltumu piegādi šajā apkurss sezonā, nosakot cenu 15 eiro plus PVN par megametru stundu. Tur, protams, Egils ir kompetents un arī tāpēc ir nozīmēts kā atbildīgais profesionāls. Arī sarunās piedalījās. Cerams, ka tas arī dzīvē tā varēs realizēties visu tādas sākuma stadijas procesos. Tā par šo. Kāds grib izteikties, papildināt, jautāt. Cits priekšlikums varbūt ir. Ja nav, tad droši vien, ka es aicinātu par to nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās. Paldies. Un 27. ir par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu 3 personām. Šur jau pietiekami formāls lēmums. Dabā cilvēki nedzīvo. Un ir pamats arī domē lemt un anulēt šo deklarēto dzīvesvietu. Ir viss izdarīts, lai to var darīt, nosūtīt arī šīs vēstules. Tā kā tur kāda problēma. Tas ir redzams uz ekrāna, varam iepazīties. Jautājumi, lūdzu, citu priekšlikumu. Nav, tad es aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtība ir izskatīta. Visiem paldies par darbu, par gatavošanos, par apmeklējumu, dalību, atbildību. Un varam slēgt dobu sēdi un izrunāt jaunās sēdes datums nākamajā mēnesī.